Jā, rādīja man, ka vēl pilna atmiņa telefonam. Redziet, pat tagad man, saka, negribu, lai es runāju par to, par ko ir jāparunā. Jā, vienvar sakot, šis it kā ķermeņa paralīze. Un, jā, es zināju, ka darbojās šis brīvās gribas likums, un tā kā es sapratu, ka mans ceļa biedrs un pavadonis, protams, ka vienmēr ir Dievs, bet tajā mirklī, protams, tas ir tas brīvās gribas likums, un es vienkārši skaļi kliedzu, nē, bet es jūtu, kā viss ķermenis paliek tur, jā. Tie, kas varbūt zina vai ir pieredzējuši kaut ko līdzīgu, tad varbūt sapratīs, par ko es runāju. Un es visam kosmosam teicu, jā, visam kosmosam teicu, nē, es to nevēlos, un tas nenotiks. Jā, es ļoti ceru, ka es varēšu ierunāt, kad man visu laiku slēdzās ārā. Tieši tad, kad tu saņemies parunāt video, tad, kā saka, telefonam atmiņa pilna. Labi, nekavēšu, un tad nekavēšu laiku mēģināšu šo stāstu saīsināt. Jā, tur, protams, paldies jāsaka manam mīļajam sirds draugam, ar ko es esmu kopā 20 gadus. Tas ir mans vīrietis, kurš redzēja, kam es eju cauri, un es zinu, ka es pie viņa vienmēr varu iet un iegūt šo sazemēšanos, šo apskāvienu pēc tādām pieredzēm. Un, protams, tos mirkļos mums katram ir jautājums, kas te notiek, kāpēc, kāpēc tieši šeit, kāpēc vispār visam tā jābūt. Jā, tad atliek, ir pareizais teikums un šīs apskāviens, un tu vienkārši sajūties kā mājās. Nu, lūk. Un tad, jā, tā nesazemētības sajūta, protams, pēc tādas pieredzes viņa ļoti spēcīga. Un tad mēs bijām 6 stundas ar mašīnu no piramīdām. Mums bija tad jāieplāno šis brauciens. Un iepriekšējais vakars mums bija palikušas tikai 2 dienas vispār, kad mēs braucam projām. Un bija... Jā, un tas vakars, kā saka, vēl bija tāds priecīgās noskaņās un ceļa jūtīs. Un es tajā vakarā, mēs sakām, aiziesim naudu izņemsim. Jā, jo tur vai visvairāk ar skaidru viņu naudu jānorēķinās ir. Un mēs ejam no saviem apartamentiem, un es tā ar kāju vienkārši kāpju mums trepes, un es paslīdu, tā kā ne īpaši paslīdu, ne īpaši nokrītu. Un tā kā ļoti, neforši pagriežās kāja potīte, un es vēl aizēju gan līdz bankomātam un atpakaļ, tas kaut kāds apmēram pusstundiņu turp atpakaļ, varbūt bišķi vairāk. Un es jūtu, kad viņi tā kā šausmīgi sāk sāpēt. Tā, kad diezgan nopietni, un es domāju, bet rīt ir jābrauc, rīt ir jāsteigā, un vispār, ne tikai, ne tagad. Un iekšā, protams, ļoti daudz, jā, visādu emociju un sajūtu. Un es domāju, jā, šis ceļojums ir ļoti, jā, es domāju, ka decembris jau ir sarežģīts, un domāju, tulīt atpūtīšos, jā. Un es visu nakti jau domāju, ka jābrauc ir, jau skatījos, cik apdrošināšanas nav nekādas veselības, domāju, visu būs jāiet uz, jāmeklē ātrie, būs noteikti jāliek kaut kāds, lausas nav, bet domāju, ir potīt izmežīt, jo, sāp ļoti. Bet man ir tāds spars un liekas, nē, un iekšā man šī balss saka, Kristīne, tev ir jābrauc. Tu nesaproti, kāpēc, bet tev ir vienkārši jātiek caur šīm lielajām sāpēm, bet tev vienkārši ir jābūt rītā, nevis pēc 2 dienām, varbūt vēl pat varētu sarunāt, jā, bet tev ir jābrauc rītā. Un 6 mums, kā saka, jau mūsu šoferis ir pakaļ, un es Gatim saku, es saku, tu man nesīsi. Saku, ja jūs man palīdzēsiet abi ar Keļu, tad mēs braucam.
Jā, un 6 stundas tātad mašīnā uz piramīdām, un jā, tā es tur ļoti caur sāpēm kliboju, bet, protams, tās sajūtas bija neaprakstāmas, kad pirmo reizi miglā es ieraudzīju, kā vēl tikai, kad šofers mūs veda, cik, nu jā, tās sajūtas nevar tā nodot. Un es visu laiku uzdevu sev jautājumu, kādēļ man šeit ir tik ļoti jābūt. Un, protams, drūzma liela, un tad kamieļu un zirgi, un kas tik tur, kā saka, nav. Un apskatām tās piramīdas, un kāja, protams, ļoti sāp, un es tur, kā saka, klibiķis turpinu visu baudīt. Un tad, kad apskatījām piramīdas un tā kā dosimies jau uz Sfinksas pusi, es saku, man ir jāapstājās šeit, es nezinu, kāpēc man pēdējo reizi tā kā jāpaskatās vēl uz viņām, un es stāvu, lūkojos, kā saka, saules aplietajās piramīdās, un pie manis pienāk cilvēks. Jā, un saka, es sveicinātu mājās. Un es saprotu, par ko viņš runā. Es vienkārši saprotu, par ko viņš runā, un viņš saka, tev te ir jābūt, lai atcerētos savu pirmsākumu, savu pirmo dzīvi. Es nezinu, nevar teikt, ka pirmo, bet es domāju, ka viena no spēcīgākajām pieredzēm šeit. Un ja es jau saprotu, kādēļ. Jā, kādēļ man neļāva tur būt, jā, jo tā ļoti spēcīga pieredze, ļoti spēcīgas enerģijas. Un jā, mēs ar šo cilvēku aprunājamies. Viņš vēl stāv uz tāda, kā eņģelis atnāca, un viņš stāv uz tāda pakalniņu, un es apakšā, un tā saule spīd, un viņam tāds melns, nu, tas viņu tas tērps, un es skatos uz viņu, viņš man stāst, viņš saka, ja es runāju muļķības, tad piedod, bet es nevaru kontrolēt. Man ir jānāk klāt cilvēkiem, ja man nāk informācija, un es viņu pats nekontrolēju, un es viņam tā saku, jā, tāpēc, kad viņš, nu, es nestāstīšu varbūt pilnīgi visu, un jā, es saku, tu esi kā sūtnis, kā eņģelis šeit. Tā mēs aprunājāmies, un Gatim blakus vispār uz osādu uzmetās, kas ir reti, un viņam iet cauri visu būtību arī cauri tas, kas tur notika. Un tad mēs gājām uz Sfinksu, un man arī nāca šī iekšējā balss, un tur tā kā sāka likties viss, kā saka, jau pa plauktiņiem. Es jūtu jau šo spēcīgo enerģiju, un tad notika šis brīnums. Tiklīdz kā es piegāju pie Sfinksas skulptūras, un arī viņš cilvēks saka, tev tur jābūt. Es nezinu, kāpēc vienkārši, nebrauciet projām, jums jāaiziet pie tās skulptūras. Un es saku, jā, mēs iesim, un tajā mirklī man sāpes pazuda par 60%, vienkārši par 60%. Un tas bija brīnums, jo no tādām sāpēm, jā, es ticu brīnumiem, un šī balss teica, tev tur ir jābūt, lai atkal pieredzētu šo brīnumu, šo ticību un šo spēcīgo enerģiju. Un vēlāk arī mana meitiņa teica, viņa saka, es zināju, mamīt, ka tā būs, man to Kalni pateica. Jā, es lūdzu Kalniem arī palīdzību, lai tev pāriet kāja, un viņa teica, tev palīdzēs pie piramīdām. Un tur arī vēl bija interesants gadījums. Tur stāv cilvēks, kā zinām, Eģiptē. Nu, tur ir tā, kā saka, daudzi grib no tevis, kā saka, nopelnīt, jā. Un es domāju, tā man vajag uzkrāst sarkans lūpas pie Sfinksas nobildēties. Un tur nāk Keits, ka es iešu tur pie viena tirgotāja, un es saku, tikai neko neņem. Un tad pie manis pienāk cilvēks, saka, mums neko nevajag, lūdzu, ejiet projām. Un Keita pēc mirklīši atskrien, kamēr es tās lūpas krāsoju, un saka, mamīt man uzdāvināja vienkārši piramīdiņu. Es saku, noteikti neuzdāvināju, tūlīt nāks un noteikti prasīs naudiņu. Jā. Un tad šis cilvēks otro reizi pienāk, un viņš tā saka, man nevajag naudu. Viņš saka, tu zini, ka tev spārni ir, tu viņus pati redzi. Un, zinu, kā to, ko es cilvēku atraidīju, un arī viņš man sāks, viņš saka, es zinu, ka daudz netic iepriekšējām dzīvēm, viņš saka, bet tev te bija jābūt. Jā, tev te bija jābūt.
Jā, un pēc tam tas brīnums, ka šī kāja vienkārši pāriet, jā, tas ir tāds spēcīgs pierādījums tam, cik liels spēks ir vienkārši tur, kur mums ir jābūt un šai ticībai. Jā, es atvainojos, ir jau tumšs, es jau nezinu, kuro piegājienu, es mēģinu nofilmēt līdz galam šo video, un tāpēc sanāk diezgan saraustīti, un tad bišķiņ nav plūsma, jā, bet tie bija brīnumi. Daži no, jā, kā es saku, bišķiņ tā plūsma pārtraucās, un es tā saraustīti mēģināju pastāstīt. Bet, jā, es ticu iepriekšējām dzīvēm, es ticu, ka mēs neesam tikai šeit un tagad, un ir tikai vienīgā dzīve, manā gadījumā, un man bija tur jābūt. Un tad nākamajā dienā meditācijā bija kā kulminācija, jā, es ieraudzīju sevi kā, bija šis tā kā ziedošs lotus, zelta gaisma lija virsū. Un man ļoti piesaistīja tieši no visām dievībām Isis un Anubis. Jā, un pēc tam es sapratu, kāpēc Isis, jā, kāpēc. Un mums dažkārt ir vienkārši jāatgriežās tur, kur mēs kādreiz esam bijuši, lai iegūtu enerģiju un spēku atkal būt tur, kur mēs esam šeit un tagad. Tā kā ticam brīnumiem, jo viņi pat tiešām notiek, un dažkārt, ja mums ir mērķis, nav vienmēr jāsitās kā mušai pret stiklu un jāiet, bet dažkārt ir šī sajūta, kad ir šīs sirds balss, kur mums saka, uzticies, viss būs labi, jā, uzticies. Jā, tā kā tāds jauka un garīga, es teiktu, garīga pieredze. Pēdējā. Visa dzīve ir garīga pieredze, bet šis tāds spilgts stāsts, un ar ko es vēlējos padalīties arī ar jums. Jā, ko, ārā ir jau tumšais loga, bet jā, es ceru, ka es nodevu saraustīti, bet nodevu jums šo galveno. Jā, ticam šai valstiņai, kas mums ir. Kā es saku, te var būt tūkstošiem balsis, un tiklīdz kā saka, tev nesanāks šis, jā, tev nesanāks, tev neizdosies, tu šitāds, jā, tur neklausam, jo tad, kad šī balss ar mums runā, viņa vienmēr ir pozitīva, viņa vienmēr saka, uzticies, paļaujies, viss ir labi un viss būs labi. Jā, labi. Kamēr atkal nenoraujās, jā, video. Jā, lai svētītu jūsu diena, lai svētītu jūsu sirsniņa, katrs elpas vilciens un, jā, visa jūsu dzīve. Don't let me fire. Vai sempre isso é muito sério. Assim vai todos. Tāds kārs ir. Skaistus. Es gribu. Viņš ar tevi grib spēlēties. Jūtīgs. Ai, kāds jau pūkains. Pēc minītes jau pūkains. Jā, mums šugarkeini taisa. Draudziņu mīļie. Gribat redzēt pašu labsirdīgāko sunīti pasaulē? Re, kur ir? Un tas skatiens. Vai tu veltīsi man skatienu? Jā, tu man veltīsi skatienu. Ai, tu gribi maizīti. Ai. He. Varbūt šitādu gribi. Un saulrieci.
Cik skaisti. Nu. Šai iedod viņam varbūt šo pagaršot, ne? Vai tu vēlies šādu te varbūt? Gaidī. Kaķis arī? Nu? Nē, veselu nedod. Mums jāpadalās. Reku taču un pie kamielīša vēl mums jāaiziet. Ņem. Jo, tev pāršo šitas. Yes! Yeah, let's go. Yeah, we will stop and we'll make a photo. No, kurš tas burkānīgi bija? No? Jā, man. Viens ēd jau. Pamazam, nu neņem visu. Ui, viņam kādi nočie pa visu. Sveiki. Sveika, mūsu pirmais vakariņš, kad izējām kaut kur paēst, jā. Pateicības pilna sirds. Jā. Par visu, kas dzīvē dots. Kā saka, laimes asariņa grib jau birt, ka ir dota tāda iespēja dzīvot un piedzīvot Dieva doto krāšņu. Kā tā? Es tikko teicu, būtu man iespēja dzīvot uz Ēģiptē, man arī būtu kamielis. 4 tur ir. 4? 1, 2. Jā! Skaisti. Mīļi, skaisti lieli dzīvnieki. Ira. Ciao, Shakira. Oh, Shakira. After to hear the photo, together honeymoon. Viņi draudzīgi šitie. Tie ir draudzīgi, jā. Kur tāpēc nāc ārā saulīt pie mums? Viņi taču visi draudzīgi, visi mierīgi. Mierīgi, tikai nelec virsū man. Iesim. Sveiki. Jā, tikai nesmērējiet man, jā. Labi, sunīši. Jā, tūlīt leks virsū. Kura meitenīte? Melnā. Melnā meitenīte? Jā, ko tu saki? Ko tu saki? Man paskaties. Vai, nu viņi uzreiz droši dieni. Oi, cik tu mīli. Te viņi visi tādi ir. Joj, tikai tu, pači tas melnē. Tikai melnē grib lekt virsū dikti. Mīlestību gribās, jā. Oi, ko zirdziņi.
Kas Latvijā pietrūkst ļoti īstenībā, tad, kad veikalos vispār, ir 100%-ās sulfat aizbraucot uz ārzemēm, citur kaut kur siltākām zemēm, ir forši, un te ir litrs ar kivī vienkārši. Tad mēs atradām mango ar kokosriekstu, avokādo pat bija, bet pie avokādo bija gan cukurs klāt, to es nedzēru. Tā kā, jā, tas ir rīktīgi krūti, ka var dzert tādas suliņas, jā. Šeit gan ir mūsu, šī ir bezmaksas pludmale Eģiptē, jā. Tur, kur nav all inclusive. Eģiptē pludmale izskatās šādi, jā. Tas ir tā ir realitāte. Jā, bet ziniet, kā saulīte ir ļoti spoža, silda, nosauļoties var. Un tad, kad jūs braucat uz Eģipti un redzat bildes tikai skaistas ar palmām un gaišu zilu ūdeni, nu tad tāda īsta realitāte nav. Realitāte ir, ka šeit ir diezgan daudz miskastes, jā, uzsveru. Tā kā ar to ir jārēķinās, bet tas nekādā gadījumā netraucē baudīt tāpat sauli, jā. Ja grib eksotiskās pludmales, tad droši vien, ka uz Indonēziju ir jābrauc. Bet, kā lai saka, arī Balī un visur cilvēki ir pamanījušies piesārņot skaisto dabu, jā. Tā kā, jā, bet mums ļoti patīk, ka mēs esam tieši tādā nekurienē. Kaut kur tur tālumā ir mūsu apartamenti, jā. Un, jā, mums patīk baudīt, kā saka, vientulību, jā. Visas 5 zvaigžņu viesnīcas, viņas ir foršas, gan jau kādreiz var izbaudīt, bet, jā, mums patīk būt brīviem. No, kā jūs jūtaties? Jā. Kā tu jūties, Keiti? Labi, Jā? silti, Kā tev šķiet vasaras periodā, kurā laikā mēs esam? Tā kā Latvijā, ka būtu. nevienā. Nav, Latvijā nav tik karsts? Augusts. Var izbaudīt dažādi. Man gan liekas, ka jūlijas tieši. Jūlijas? Aha. Mēs janvāri. Jā, tā kā. Šitādas mēs te Eģipte skatāmies. nav tikai kurorti un palmas. Eģipte ir patiesībā šāda vairāk. Jā. Nevis kā rāda. Re, kur radars griežās, parunājām, tur bomba iekšā esot aizsardzības. Viss ir iesākts un nekas nav pabeigts. Visiem sarās.